Šodien mums tiekās divas līdervienības. Tā ir Rīgas futbola skola un sporta klubs Liepājas Metalurgs. Ja viņi strādās, protams, ir Renāta Fedotova, kas ir Rīgas futbola skolā. Jā, mēs zinām, ka Renāta Fedotova, 11. numurs, 7. numurs Rīgas futbola skolas sastāvā. Jā, nu var teikt, ka Guna Aboliņa ir mūsdienu paaudzes viena no redzamākajām un atpazīstamākajām spēlētājām kopumā vispār. Labi, sieviešu futbola, bet pa to laiku. Sītiens pa vārtiem un nedaudz garām. Un asistenti šajā mačā ir Diana Vanaga un Līga Didriķe, kā arī 4. tiesnesis ir Leonīds Gumba. Bīstams sitiens garu labo vārdu stūri. Teiksim atklāt, ir stereotips, ka šis sporta veids nav domāts meitenēm. Nav viņš domāts, un tas ir vairāk pušu sporta veids. Ko jūs varētu teikt šajā sakarā šādiem komentētājiem un kritiķiem? Un jau uz jūsu jautājumu es atbildēšu vēlāk, bet mēs kā redzam, pa to laiku 11 metru sodu sitiens. Jā, un uz ko ļoti ceru. Tā, un skatāmies tagad, Sinti Greieris sit, un jūsu pieminētā Marija Bragimova lieliski nospēlē. Pirmām kārtām uzmin, kurā stūrī tiks raidīt šī bumba, un noķer to. Un joprojām rezultāts nav atklāts, 0-0. Mēs redzam, varbūt arī augumā netā garākā spēlētā, bet laba piespēle Sinti Greierei. Ja nekļūs par labu futbolistu, varēs arī turpmāk iesaistīties sieviešu futbolā. Jo, kā mēs redzam. Tagad paskatāmies vēlreiz. Kristīnas sitiens un nedaudz pār vārtiem. Nu, ļoti vēlās gūt vārtus šī futbolista. Atvairīja Marija Bragimova, Rīgas futbola skolas aizsardze. Un tagad atkal piespēle Kristīna Giždi. Un sitiens. Tagad uzslavēsim arī Liepājas Metalurga vārdsardze Kristīna Riško. Spēle joprojām tāda. Un šeit moments ir labs Valērija, bet Renāta Fedotova neiedeva. Spēcīgs sitiens un Kristīna Riško, Liepājas Metalurga vārdsardze atkal ir savā vietā. Palielinās un arī spēle mākslīgajā laukumā. Neatšķirās jau no spēles dabīgā laukumā. Moments Rebeka Tīla ļoti bīstam sit. Iesaistās un apspēlē spēlētājs. Ļoti precīzi piespēlē Annei Propošanai, tālāk jau ļoti labi. Aboliņa un Alina Šilova. Būs sitiens un jā, vārdsardze. Lai arī ar nelielu nedrošību, bet tomēr saglabāja bumbu rokās. Ja viņas izpilda to, ko māca, un šeit labi atkal izdara. Ļoti labi piespēle. Būs sitiens vai nedaudz neprecīzi. Nu, varbūt vajadzēs šajā epizodē censties apspēlēt pretinieks kaut gan. Lai par šo sportu veidu runāt. Un vēl pie tam, ja ir svarīga spēle, kā šī, jā. Un atkal nedaudz samiņstinās. Jā, un pa to laikam ar apstrādē bumbu jau vairākas pretinieces bija klāt un iespējas bija ierobežotas. Renāta Fedotova, ko darīs? Centās apspēlēt. Spēcīgs sitiens un pa vārdu pārliku grāpa bumbā. Tas ir grūti apvienot skolu un trēniņus šeit, bet, sitiens tālajā vārtu stūrī un nedaudz neprecīzi. Mēs redzam, ka tēmē eja tālajā vārtu devītniekā. Būtu ļoti skaisti vārti arī no mūsu pozīcijas skatoties. Kur moments jāizvērtē ļoti ātri. Momentāli jāpieņem lēmums arī. Tas ir tas svarīgākais. Sinti Greieris sitiens un atkal nedaudz garām. Kura komanda tad pietuvosies šim Latvijas čempionu titulam? Renāta Fedotova spēcīgs sitiens un vārti! Mēs redzam, Renāta Fedotova 1-0! Jums bija taisnība, Dīdzi. Pirmais sitiens bija tāda kā piešaušanās, bet otrais sitiens fantastisks. Fantastisks vārtu gūms šajā epizodē. 1-0. Rīgas futbola skola izvirzās vadībā. Ir kļūs par uzvarētāju, tad meiteņu komanda nav kļūs par uzvarētāju, jā. Nu ko? Šajā reizē apsveiksim Rīgas futbola skolu. Apsveiksim Rīgas futbola skolu. Faktiski viņas vēl nav kļuvušas par čempioniem, jo teorētiski iespējas Liepājai vēl paliek. 2 spēles Liepājas Metalurga meitenēm līdz čempionāta beigām un teorētiski iespējas 6 punktus dabūt un apsteigt pretinieci.